Sāksim ar labdien. Tātad. Labvakar! Nevis labdien, bet labvakar, man liekas. Tas īstākais vārds tūlīt pats pēc mūsu liekanās runas. Uz skatuves nāks viena no pašmāju ļoti cienītām grupām, Inokentijas Marples, un sāks savu superperformanci. Ar aplausiem sagaidām! Galu galā nav jau nekāda lētā bodīte! Šis ir raidījuma Rīta Grūdzis! Gada jubileja, viena gada! Jubilejas pasākums! Gribu, lai mani redz, kāds es esmu. Vai nu, to tiešām vajag. Jā. Man patīk. Man arī patīk. Man nav radio mājās. Nē, man liekas, ka viņi ir... Kurš uztver citas radiostacijas? Man tā liekas, ka viņš tā... Dambi, uzgaid mirkli. Jā. Nu, sāksim no viena gala. No kurā? No manējā. Labi, Tātad es esmu Artūrs un Radio Nabā es vadu raidījumu Rītu Drudzi kopā ar saviem kolēģiem. Mani sauc Vicis. Mēs esam pasaules naba. Es esmu Drudzis. Rīt Drudžu vadītāji. Kas tam nu vairāk? Vairāk nekā? Nu, daudz vairāk nekā tikai vadītāji. Supermens nav nekas, mēs esam visi. Domātāji, mēs esam domātāji. Un ja padomu laikos bija mašīnas, kurām no rīta vajadzēja šitādas te kustības darīt, tad mēs darām to cilvēku vietā, kuri mūs klausās. Valdība, vēl visādas neģēlības. Eiropas valdība. Jā. Ja viņus kritizē, tas viņiem tā kā pīlēm ūdens, viņi pieraduši. Tu kādam kaut ko sliktu saka, nu labi, viņš ir pieradis, viņš ir tāpatās sūdzes vārā, viss notiekās, ja? Bet, ja sāk pa viņu smieties, tad tas ir pavisam cits jautājums. Un tad, kad tu rādi ar pirkstu. Nepatīkam, un mēs tieši šādā veidā arī mēģinām kaut kā veidot visu. Bet tā kā ir ar vienu pirkstu sāpīgi, tad mēs bakstam ar diviem, lai nav tik sāpīgi. Lielo īlēnu. Mums ir Radio Nabas īlēns, arguments numur 1. Numur 2 un numur 3 arī pierreiz. Bet tie ir mazāki. Un ar to tad mēs arī veidojam savu visu rubriku. Bakstāmo klāstu. Bakstāmo rītu. Bakstāvēs rīts. Ja? Rīta iebakstījums. Kāpēc tu uzreiz sāc ar šito te kopējo, masu kultūru atkal brokastu pārlis? Nē, rīta atrakcija. Labi, auzu putru. Manuprāt, mēs pamudinam klausītāju pagatavot mūsu piedāvāto ēdienu, kurš gatavojas 15 stundas un neiet uz darbu. Viņa vairāk laikam sanāks strādāt man, un tad viņas tiek vāktas pēdējā brīdī no rīta. Šitā paņem un vēl karstas. Visjaunākās, teiksim, kaut kur Delfos TV netā viņas parādās pēc 2-3 dienām, jā, bet mēs jau viņas esam izbļaustījuši. Bet tomēr daža redaktoram nav tik viegli klausīties mūsu raidījumu un pierakstīt visu. Tas prasa laiku un 2 mēnešu garumā viņš pieraksta un tad ir tāds. Un tad mēs dzirdam arī, kad pretī tumpiņā magnetofonam sit. Valē atpakaļ. Un mēs klausamies, jā, ir. Tā kā ne tikai zvana, bet arī klauvē. Nu, reāli jau tā, ka joprojām esam tādā taustības stadijā, kad taustamies ar vien tuvāk ideālam un lēnā garā arī tuvojamies, bet tas jau būtu stulbi viņu arī sasniegt kādreiz, tajā brīdī viss apstātos. Jo tāpat kā no rīta daudz cilvēku liek naktī šito masku, mēs arī no rīta esam ar tādu masku un mēs taustam. Uz tiem konkursiem atkal zvan tādu lasītāju tauta, jā, kam patīk atkal grāmatas uz Kebabs Fiks, jā, konkursiem, ko mēs sadarbojamies. Ēdāji zvana. Ēdāji tauta zvana.
Es sportoju noteikti. Viņš ir Ikdienu. svarcēlājs. Jā. Un boksers smagajā svarā. Nav tā kā šķerbātikam vēl, bet, nu, Tuvojies. tuvu tam. Ja mūsu raidījums ir tāds, kas cilvēkiem ar vājiem nerviem nav paredzēts, un ja cilvēks neesi paēdis, tad arī var beigties traumatiski. Tev ir savs lauciņš, kur tu ģeoloģiju vari. Ģeoloģiju, jā, kur es ģeoloģiju? Savā lauciņā. 1 hektārs. 1 hektārs, kurā es ģeoloģiju. Surpt, visu izpētīt. Jā. Un naftas kā nav. Un pēc tam tajā šahtā krīt cilvēki iekšā. Jā, iespējams arī nekrīt. Izģeoloģētajā hektārā. Klausieties Rīta Drudzi un, protams, zvaniet un esat aktīvi, jo man patiešām patīk, ka mani klausās un ka mani dzird un ka es spēju no rīta palīdzēt pamosties. Mostamies, ceļamies, smaidam un ejam.